Tātad sveiciens traderiem vai arī tikai tajiem, kas vēl vēlās kļūt par traderiem. Šajā video parunāšu mazliet par kaut kādiem konceptiem, kas ir svarīgi, lai vispār kaut ko saprastu un kaut ko sāku darīt. Tātad iesim prezentācijā. Pirmā lieta, kas noteikti būtu jāzina, ir par svecītēm. Mēs treidojot neizmantojam line chartus, mēs izmantojam svecītes. Tātad pastāstīšu tās būtību. Tātad katra svecīte ir noteikts laika periods, kuru tu izvēlies savā čārtošanas programmā. Tātad tā viena svece apzīmē to periodu, kur es izvēlējies. Un visas tās cenas kustības ietilpst tajā laikā, tajā svecītē. Tātad par augšupejošu svecīti, jeb bullish sveci, varat redzēt, šeit viņa atverās. Šis matiņš, jeb viks, ir zemākā vieta, kur cena noiet tajā laika periodā. Šī ir augstākā vieta, un šī ir vieta, kur aizverās. Tātad šis ir ķermenis, un šī ir tie saucamie matiņi, kas parāda, kur cena bija aizgājusi dotajos laika periodos. Tas pats arī lejupējošai svecei, jeb bearish svecei, tikai otrādi, jo tā iet uz leju. Vieta, kur tā atverās, augstākā vieta, kur tā uziet, zemākā, šis ir viss ķermenis un aizverās zemāk nekā tā atvērās. Respektīvi, bullish svece aizverās augstāk nekā tā atverās un bearish svece aizverās zemāk nekā tā atvērās. Tātad nākamais ir tirgus struktūra. Tirgus vienmēr veido augstākus vai zemākus līmeņus, veidojot to saucamo trendu, kas nosaka, kurā virzienā iet cena. Ir bullish trend, jeb augšupejošs trends, kas taisa augstākus augstumus un zemākus zemumus. Latviski tas izklausās ļoti interesanti, bet angliski tie ir higher high un higher low. Bearish trend, jeb lejupējošs trends, taisa zemākus zemumus un zemākus augstumus, jeb lower high un lower low, cena iet uz leju. Un arī ik pa laikam ir lēna cena, kas veido šo te saucamo sideways, jeb ranging price action, kad cena īsti nekur nekustās un stāv starp kaut kādiem supportiem. Tā parādīšu čartos. Šeit Euro USD charts. Mēs varam redzēt, kad šajā periodā cena iet uz augšu. Vai pat līdz šeit nevaram. Un mēs varam ar šo bultiņu iezīmēt, kā kustās cena. Šis ir augšupejošs trends. Kā mēs to nosakam? Šeit ir augstāks augstums, jeb higher high, lower low, higher low, higher high, higher low, un cena tādējādi kustās uz augšu. Tas pats arī lejupējošā trendā. Varam iezīmēt no šejienes līdz šejienei, uztaisīt to kā sarkano. Mans sveces ir savādākā krāsā. Tās var nomainīt. Man augšupejošs sveces ir zils un lejupējošs ir melns. Šeit mēs varam uzzīmēt tā cena lēnām iet uz leju, taisot lower highs un lower lows. Tas
tas ir daudz maz vienkārši. Varat paši paskatīties TradingView chartā, mēģināt atrast šos trendus, uzzīmēt ar šo tūlu, kā cena kustās, kur viņš ir, kur pēt. Šito var paprovēt un pazīmēt. Tā nākamais mums ir likviditāte. Likviditāte ir vieta, kur tirgus dodas, lai izpildītu pasūtījumus, stop-loss pasūtījumi, uzkrājās zem vai virs key, jeb atslēgu līmeņiem. Kas veido šo likviditāti? Lielākais ir, protams, finanšu institūcijas, bankas un fondi, kas izvieto lielus pasūtījumus tirgū. Tad ir arī lieli dalībnieki ar daudz naudu, lieli traderi, kas meklē likviditāti un tādējādi mēģina izsist šos mazumtirgotājus, kā mēs pamatā. Tāpēc ir viss kaut kas jāiemācās, lai lielie tirgi nevar tik viegli mūs izsist no tirgus. Un kā mēs atrodam likviditāti? Likviditāti pa lielam var redzēt arī šeit, kā zīmējam lower lows un lower highs. Šie te lower low un lower high ir swing punkti, kur cena atdurās, tādējādi veidojot šeit likviditāti. Varbūt varam redzēt, kur cena nosīpo. Jā, piemēram, šeit lielākā laika periodā, šeit ir tāds diezgan svarīgs punkts. Cena, protams, ļoti agresīvi uz to punktu aiziet un savāc stop-loss likviditāti un izsit. Tādējādi cilvēks no tirgus, lai varētu turpināt kustības iecerētajā virzienā. Varbūt atradīsim kādu lielāku liquidity sweepu. Jā, kā piemēram šeit. Euro-USD charts. Mēs redzam, šeit ir tādi 3 smuki high, jeb augstākās vietas. Un cena pēc šī lielā krituma ļoti agresīvi sāka trendot uz šiem highiem. Redzam, šeit notiek sweeps, jeb izsišana, savāc orderus, jeb sūtījumus ar lielu likviditāti un cena sāk mainīt virzienu. Un, kā redzam, iet uz leju pēc likviditātes savākšanas no highiem. Jā. To jūs arī varat paši pastudēt, pameklēt, atrast, kā piemēram šeit arī ļoti labs piemērs. Cena strauji nokrīt, nevis uzreiz dodās augšup, bet savāc šo zemāko vietu un tad tikai dodās atpakaļ. Jā. Nākamais ir imbalances, jeb fair value gapi. Tātad cena ļoti ātri kustoties atstāj šādas neaizpildītas vietas, kuras sauc par gapiem, jeb šķirbām, un cena bieži vien atgriežas, lai savāktu no turienes orderus, likviditāti. Un, jā, tā iesim lielākā timeframe'ā, un šeit pat Euro-USD chartā mēs varam redzēt. Tātad gaps, fair value gaps sastāv no 3 svecēm. Redziet, šī ir pirmā svece, šī ir otrā svece, un šī ir trešā. Tātad jūs redzat, šeit ir palikusi tāda kā šķirba.
kas izveido šo gapu. Respektīvi šis matiņš jeb viks nesaskarās ar trešās sveces viku, kas izveido šo imbalansu jeb vietu, kur nav pietiekoši treidots, un cena bieži vien atgriežas uz šādām te vietām, lai savāktu orderus un likviditāti. Kādu foršu piemēru parādīt? Jā, šeit mēs parasti fair value gaps iezīmējam ar kastes tūlu, jeb instrumentu, kas uzzīmē šādu skaistu kastīti. Mēs redzam, šī ir bullish fair value gaps, jeb augšupejoša imbalance, nezinu kā latviski pateikt, šķirba, kas ir palikusi. Redzam, šeit ir viks un šeit ir viks. Tādējādi atstājam šo te fair value gapu un skaisti atnākam retraceot un dodamies tālāk. Jā, šis ir arī ļoti svarīga lieta, ko vajag pastīties uz apakaļ čārtos un pameklēt, lai pats varētu saprast, kāds strādā un mācētos uzzīmēt un atrast. Tā, kas vēl? Ok, Fibonacci. Fibonacci ir ļoti interesants tools. Tas ir vairāk tāds matemātisks pieejams šim visam. To velk no zemākās vietas līdz augstākajam dotajā momentā. Piemēram, cena ir šeit, uzgājusi šo visu gabalu augšā, un mēs skatāmies, līdz kurienē viņi varētu atdurties. Mēs smuki uzzīmējam Fibonacci. Mēs redzam, cena atgriežas uz viduspunktu, mazliet sāk jau apstāties. Tad atnāk uz golden levelu, jeb zelta līmeni, kas ir vēl dziļāk šajā visā. Respektīvi, šeit cena ir lētāka, un tāpēc pēc šādas lielas impulsīvas kustības cena atgriežas savākt lētākus orderus un turpināt savas ieceres un kustēties tālāk. Jā, šis ir tāds mazliet sarežģītāks koncepts, par kuru ir arī citi video Trading Akadēmijā. Un jā, ja kaut kas par šo interesēs, var droši pastāstīt vairāk, jo šis ir koncepts, kas man ļoti pašam patīk. Tā. Change of character un break of structure. Change of character ir kā pirmā pazīme, ka trends varētu mainīties, cena lauž iepriekšējo struktūru pretējā virzienā. Un break of structure ir cenas apstiprināta struktūras turpināšana, kas veido jaunu trendu. Atradīsim piemērus uz čārta. Kur varētu būt labs piemērs? Šeit. Tātad mēs redzam šajā, mēs varam sadalīt uz pusēm un redzam šajā posmā cena gāja uz leju. Kā redzam, iet uz leju. Un šajā posmā tā sāk kustēties uz augšu. Un change of character un break of structure ir šie divi rādītāji, kas apstiprina kustības maiņu.
Tātad redzam, šī bija zemākā vieta cenai. Un kas bija augstākais augstums, jeb higher, nevis augstākais, bet zemākais augstums, pirms notika šis zemākais zemums, jeb lower low, bija šī te vieta. Un līdz ko mēs izlaužamies virs tās vietas, to var nosaukt par change of character. Tātad karaktera maiņa no bearish uz bullish. Tātad līdz ko mēs aizvērāmies virs šī lower low, cena sāka veidot augšup trendu. Un break of structure ir kā drošāks un vairāk kā apstiprinājums, un tas veidojās nākamajā kustībā, kas tā kā tiešām apstiprina, ka trends mainās, jo tikpat labi cena varēja uziet šeit augšā, savākt likviditāti un doties zemāk, bet šajā gadījumā mēs izveidojam change of character un uztaisam higher low, kā jau mācīju, šis būtu higher high, higher low, un pēc šī higher low mēs aizveramies virs, tātad izveidojot break of structure. Un jā, tas arī būtu viss par šiem vienkāršajiem konceptiem, kas būtu apmēram jāzina, lai kaut ko sāktu. Tā kā jā, ja kāds jautājums, tad droši jautājiet privāti vai jebkā vēlaties. Paldies, ka noskatījies.